Gribēju sagatavot video par kandidātu uz Eiropas parlamentu Edgaru Putru, bet video nebūs. Sākumā bija doma uztaisīt par to, ka Edgars zvanīja 3 ministriem un vēl dažiem, lai pasūdzētos par slikto Jāni Vojnu un viņa ļaunajiem video. Viņš gribēja, lai ministri sarai Jāni un aizliedz taisīt šādus video par Edgaru. Šāda ir Edgara izpratne par vārda brīvību. Viņš drīkst visus komentēt, bet pats ir īpašs un neaizskarāms. Bet, diemžēl, šāda video nebūs. Tad bija doma uztaisīt video par to, ka Edgars, kad bija ar savu ministru pie varas, neredzēja ne asiņainos graudus, ne problēmas zemkopības nozarē, bet tiklīdz abi zaudēja amatus, tā uzreiz visu ieraudzīja un protesti parādījās. Arī šāda video nebūs. Beigās bija variants uztaisīt par to, ka Zemnieku Saeimas kongresā, kad bija tikšanās ar zemkopības ministru, tam tika uzdots jautājums. Esot tāds Jānis Vojns, kāpēc viņš taisa sliktus, kaut gan patiesus video par dažiem ar politiku saistītiem Zemnieku Saeimas biedriem? Jo izrādījās, ka bez jautājumu par runājošo galvu no TikToka citas problēmas zemniekus neinteresē. Šis video arī izpaliks, bet nekas nesanāca tagad, gan jau video sanāks pēc nedēļas vai 2. Interesanti, kam tagad Edgars Putru zvanīs un pasūdzēsies par slikto Jāni Vojnu.